Uz tablo joprojām šeit Vidzemes ledus hallē Liepāja 5, Kurbats 2. Man ir neparasts sarunu partneris šodien, treneris, kuram nākamgad janvārī apritēs 69 gadus. Es hokejā arī esmu diezgan ilgi, bet kā vārds Liepāja, tā viņa uzvārds uzreiz saistīts ar Liepājas hokeju. Starp citu, viņš jaunībā pats spēlēja hokeju, bija 3 reizes Republikas čempions, Maskavas apgabala arī čempions, uzbrucējs. Bet slavenākie viņa audzēkņi ir Latvijas Valsts vienības galvenais treneris Aleksandrs Beļavskis, Maskavas Dinamo treneris Viktors Ignaķevs, un daudzu jauniešu izlašu treneris Leonīds Tambijos un vēl. Tātad manu blakus Aleksandrs Cicurskis. Apsveic ar uzvaru. Jā, paldies. Šodien mēs bijām drusku labāk. Un man vispār spēle kā tāda ļoti patika, jo Kurbats ir ļoti cienījama un laba komanda. Es domāju, ka arī tomēr ienācām apakaļ Latvijas hokejā, ne jau tur dot punktus, jeb kādiem dot ceļu. Mēs domājam, ka mēs arī cīnīsimies ar Kurbatu un ar pārējām vadošām komandām par vadošām vietām Latvijas hokejā. Piemēram, es ļoti apmierināts, ka mēs pēc gada atgriezāmies hokejā. Sākām, neteiksim, ka no nulles. Visi tie, kas pie mūsu spēlē, tie ir mūsu čaļi, nekāda baigi apstākļi mums nav. Mēs kopā sanācām pagājušā gada maijā uz treniņu nometnu, piedāvājām čaļiem spēlēt uz tādiem apstākļiem, kāda būs. Kas palika, tie palika, citi aizbrauc, tā mēs te cīnāmies un pagaidām izskatāmies tīri forši. Bet, treneri, jums arī otra komanda ir Liepāja juniors, kura savā līga arī ir līderu pozīcijās. Varbūt nedaudz par šodienas spēli. Liepājas juniori arī spēlē pirmās līgas komandā tas pats Petkus, otrs vārdsargs. Mums arī juniors ir Žučkovs, jaunais puisīts, Ļuba Brāģets, Ozols. Tie arī juniori vēl vecuma spēlētāji, bet spēlē pie lielās komandas. Mūsu komandā, es domāju, ja jūs ievērojat, tad 2 vadošās maiņas. Mums ir viena tāda drusku pieredzējušāka maiņa, kur mēs, jūs redzējāt, Diļepku, Zabi un atgriezušies Daņilo pēc kāda laika pārtraukumu, jo mums tomēr īsti profesionāla komanda nav. Mums ir cilvēki, kas mācās un strādā un visu to apvieno. Daņilovs ir viens no tiem, Zabs tāpat mācās. Vienīgais valsts vienības pārstāvs mums ir Mārtiņš Gipters, kas šodien ar traumu spēlē. Jūs redzēt, pēc pirmā perioda nogāja nost, bet vīrišķīgi turpināt cīņu un vārcību. Tad ļoti labi iespēja pagaidām uz Ziemassvētkiem, uz 18. novembri, uz manu vārdu dienu. Labi izskatās mums jaunā maiņa. Šodien gan nebija mums traumētais Valters Vējs, Planīts un Haģkojus, kas seko hokejam, redz, ka viņi labi vārds vien. Šodien arī mūs nespēlē. Jā, es jau aizmirsu, jūs man neapsveicāt, mēs tagad esam Dinamo Farklubu. Mēs tagad dzīvojam, kā internetā saka, pa Putina naudu. Lai gan paskatoties uz maniem apaviem, nevarētu teikt, ka es ar Putina naudu dzīvoju. Tas tā humors. Tātad mums vienīgais puisīts, kas ir atsūtīts pie mums pāraudzināšanas kārtībā, Upīts Jurīts, diemžēl nespēlēja. Tālāk es varu pirmais pateikt. Starp citu, kāpēc? Viņš ir saindējies ar pārtiks produktiem, un tas ir tiešām tā. Vai tā Liepāja tik švāk? Kas to lai zina, bet visādā ziņā es varu pateikt, ka tiešām viņš mocījās ar vētrgaizēm. Un, ziniet, mēs arī bez upīšu labi izskatāmies, lai tie cilvēki nedomātu, ka upīts atbrauks, mūs ienēs. Tālāk es jums pirmajiem varu pateikt, ka mums ierindā rīt parīt stājās pagājušajā gadā Latvijas labākais aizsargs Reinis Demeters, mūsu audzēknis, kas bija Ungārijā finanses problēmu dēļ atgriezies atpakaļ. Mēs nokārtojam transfera lietas un viņš ar mums spēlēs. Es ceru, ka mēs paliksim vēl stiprāk un pateicoties vēl Putina komandas gādībai, gan jau vēl varbūt. Jūs zināt, ka ir paņemts kanāds vārdsargs Lurie. Jā, dzirdēts, jā. Acīm redzot, vai Sedlāčiks, jeb vēl kāds vārdsargs būs pie mums, lai gan mums jau tie vārdsargi, viens ir 95. gada, viens 97. Jūs redzēt, mēs labi izskatāmies, nekāda vaina nav. Liepāja nav Sibīrija bez šaubām, bet ko es gribu teikt? Principā, man vispār nav ko jautāt, jo mēs principā jau uz to esam, jā. Jā. Un ko es gribu teikt, te jau gatavojas nākamajam treniņiem, spēlēm citas vienības, bet kopumā par virslīgas čempionātu skaidrs, ka Kurbats ir
galvenie pretinieki, ja, bet šobrīd šī divu vadība ir pārtraukta. Uzvara gan 20. septembrī 4-3 Liepājā un šodien, kā jau teicu, 5-2. Bet kopumā kāds ir iespējas, un pēc tam es pajautāšu, kā varēja būt 21-5 rezultāts pret Jūrmalu. Es sākšu ar to 21-5. Nu, ziniet, pirmkārt, Jūrmala atbrauc vājinātā sastāvā. Otrkārt, jauni puikas, tur ir mums jau nekādi baigie veterāni te nav. Bet nu, tie jaunie puikas, viņiem 5 ieliku, viņi pārstāv spēlēt, un tad vispār, nu tā gadās. Es kādreiz sen atceros, kad Maskavas Dinamo vienreiz atspēlēja pirmajā play-offā Oms Savam gan 14-0. Nu, tas ir vispār unikāli gadījumi tādi. Nu, nē, viņiem ir normāla komanda, un es domāju, ka viņi vēl pieliks. Tas 21-5, tas ir, jūs skatieties futbolu Latviju-Holandu. Labāk nebūtu to darījis. Labāk nebūtu skatījušies, pareizi. Nu, viss kaut kas jau dzīvē notiek. Attiecībā par to 21-5 un to 2-2. Viņi labi nospēlēja un primā. Nu, nevar jau visu vinēt. Jūs jau skatāties, ka EHL, piemēram, līga Latvijā te tā nav. Bet ka EHL-ā, kur tās garās sērijas. 5 sērijas pēc kārtas vinēja Sibiri. 6 sērijas vinēja Akbars. Pēkšņi dabū 1-6 iekšā. Tagad viss kliedz Sanktpēterburgas ASK Igaunie. Tie divreiz dabūna iekšā no Magnitkas un dabūna iekšā no Maskavas Dinamo, no Harvīto Liņu gar Izminskai zaudē. Viss tek, viss iet. Nu, sports ir tāda. Atcerieties, Esenbājo olimpiskās spēlēs neuzliec sākuma augstumu. Nu, viss kaut kāda poda notiek. Attiecībā par Latvijas čempionātu, nu, mēs vienu gadu esam izlaidoši. Es domāju, ka šogad es piekritīšu vakar overtaimā, ko teica Sarokinkungs. Lai gan man sliekas nevajag. Sliekam man nevajag, Sarokinkungs, jūs to mēslojam. Tā kā es nepielieku jums kādu. Es domāju, ka čempionāts tiešām ir interesants, jo vismaz ir 4 labas komandas. Un plus vēl es teikšu, ka laba komanda arī ir Jelgavai. Dievvārds, es tur paskatīju, tur 11 cilvēki, kas kādreiz pie mums ir griezuši. Nu, normāli. Nu, mēs jau viens otru pazīstam diezgan zolīts, viss tas hokejs notiek. Un es esmu baigi priecīgs vispār, ka tas hokejs notiek, un mēs ir atgriezušies, un Kurbanim ir forša brigāde. Nu, mēs jau viena ģimene esam. Mārs Andersons, es un vispārie čļieni, kā saka, jāgriež un viss būs normāli. Grūti jau mums iet salīdzinot ar futbolu un basketbolu, nav jau tie līdzekļi, bet nu cerēsim, moš, ka vēl kāds ķirsons atradīsies, pareizi. Es starp citu pilnīgi piekrītu, šis čempionāts un arī faktiski viss skatījos ir labā līmenī, un viens no šī līmeņa garantiem ir hokeja klubs Liepāja. Vēlu veiksmi arī citās spēlēs. Paldies, Kurbadam ar veiksmi, bet ne pret mums.